pagarinājums liecina, ka bija sīva un labi iegājām spēlēt, teiksim tā. Kādas ir emocijas atgriezties kuršu komandā, iznākt Liepājas Lots manēžā laukumā un ir tās tribīnes, ir ģimene, ir draugi, ir radi, ir visi šeit man šeit bija? Jā, tribīnes bija ļoti pilnas. Bija aizmirsts, kā tas ir pie tādām tribīnēm mājās spēlēt, bet ir ļoti patīkami atgriezties mājās un virslīgā spēlēt. Tas man vienmēr ir bijis tāds mērķis. Kopumā ir tikai pozitīvas emocijas. Tavs komentārs par to, ka pirmās 2 spēles esam spēlējuši pret pēdējo 2 gadu čempioniem un esam aizspēlējuši ar 2 pagarinājumiem. Kā tu vērtētu komandas iespēju to pirmajos mačos? Tādas diezgan nopietnas ugunskristības atgriežoties virslīgā. Divas komandas, kas komentārus neprasa, Lielvārda un Ulbroka. Es domāju, ka ļoti labi esam atgriezušies virslīgā. Lielvārdai tāda mentāla uzvara uzreiz ienākot apakaļ pēc pārtraukuma un uzvarot pagarinājumā, kur arī daudzus gadus neesam vinējuši. Pirmā mājas spēle pret pagājušā gada čempioniem, esošajiem čempioniem. Diezgan tāda nopietna pretinieka, bet kopumā es uzskatu, ka ļoti labi esam ienākuši virslīgā. Redzēs, kā tālāk būs. Pirmā maiņa pirmajās 2 spēlēs noteikti neliek vilties, un viens no droši vien atslēgas spēlētājiem tāpat varbūt arī tu. Varbūt ne statistikā tik daudz redzams, kaut gan šodien arī vārtu gūms. Kā pats jūties laukumā ar saviem partneriem un esot šādā virknējumā? Jūtos ļoti labi. Teiksim tā, ar šiem konkrētajiem spēlētājiem kopā esmu jau spēlējis arī iepriekšējos gados. Nekādas problēmas nav, sapratni ir, tā ķīmija ir un mēs saprotamies no pusvārda. Protams, tagad, kad pretī nāk tādas lielas kalibra komandas, tur aizsardzībā nākās nokliegt balsi, bet es teiktu, ka viss kārtībā ir. Un komandas kapteinis arī, šobrīd tiešām komandas kapteinis vārdu tiešākajā nozīmē daudz darbu dara. Bet arī pārējie džeki kapā un, es personīgi domāju, kā būs tagad virslīgā, jo tomēr diezgan sastāvs ir pamainījies. Tad cepur nost visi kapā un sitās un vispār neļauj elpot, lai arī kas tur nākt pretī. Tā kā ļoti labi. Varbūt iedod mazo komentāru vēl noslēgumā par mūsu līdzjutējiem. Manēža tiešām bija pilna. Varbūt nebija tā, ka blūzas pusēm un visi balkoni pārpildīti, bet kopumā man šķiet, ka atmosfēra bija forša un ļoti daudz gan mazie, gan lielie, gan vecāki. Un tiešām, man liekas, tāda patīkama atmosfēra. Šaubu nav, atmosfēra ļoti patīkama, izcila, es teiktu. Jāatzīst, cik jau 20 gadus spēlē florbolu. Šodien bija tāds atkal virslīga pēc pārtraukuma, tribīnes pārbāstas. Visi radi manējie arī apakaļ un skatās un fano. Un vēl papildus uzradušies fanotāji personīgie. Bija skudriņas un fani ļoti super. Un, tiešām patīkami spēlēt. Tur, es nezinu, neesmu nekur citur tā redzējis, kā Liepājā, kā tik liedz un fano un jūt līdzi. Super! Paldies, Inga, tev par šo sarunu. Noteikti novēlam iemest vārdus arī ar Artu Lāpstas puskājiem. Smējāmies, vai ne? Bet sezona ir gara, spēļu būs daudz, noteikti pacietību, izturību, un es nešaubos, ka rezultāti turpinās priecēt arī skatītājus. Paldies, darīsim visu, ko varēsim.